Ir 2015. gada 31. maijs, un jau kuro gadu pēc kārtas Mārupē bērnu un jauniešu svētki ar vasaras saujā. Šogad ļoti īpaši Mārupas novada 90 gadu dzimšanas dienas ietvaros. Šobrīd uz skatuves ir jauniešu elps. Visi jaunieši ir sajūsmā, ka Mārupē varējām sarunāt grupu Karnevālu jūs. Kā jūs zinat, ja mūsu paudzē bija prāta vētra ar Renāru Kalperu, tad šī jau ir tāda mazā prāta vētra ar Renāra dēliem, kas ir tīrais jauniešu Karnevālu jūs. Šodien 3 reizes uzlija lietus, mazliet pasalām tēja izdzerta, cepumi izēsti, un tagad brīnišķīgs laiks, mākoņi vēl velkās, bet ir fantastiska svētku sajūta. Mums bija ciemos Liepājas cirkus, mums bija ciemos Liepājas Lieļu teātris ar burvīgu pasaku lādi, kuru atvērām. Un man liekas, ka vasara ir saujā un svētki ir izdevušies. Un mēs visi atkal bijām kopā, visa mūsu organizātoru komanda un visi mārupieši, kas tomēr piecēlās, iznāca no mājām un lai vienkārši būtu kopā. Mēs tagad tiekamies 23. jūnijā Līgo vakarā un tad jau ejam uz 8. augustu, kad visi kopā esam novada lielajā pasākumā ar brīnišķīgu programmu. Sekojiet līdzi visai reklāmai, daudz laimes mums dzimšanas dienā un mūsu bērniem un jauniešiem drošu, jauku, muzikālu, traku, vienkārši vasaru. Un paldies policijai, kas visu laiku ir ar mums kopā, un man liekas, ka svētki izdevušies. Lai jauka vasara mums visiem priekšā un ritināsim kamoliņu tālāk dzimšanas dienas, lai arī šis notikums filmā būtu tāds foršs, muzikāls traks ar vasaru saujā.